kad mēs ar atraitnēm braucām uz Maskavu rādīt. Un atpakaļceļā vilcienā, tad jau mēs jau bijām tādi stipri, jau padraugi un viss tā kompānija, mēs tur tā. Un viņa saka, meitenes, es paņemšu pie pavadones, toreiz bija somu brūkliņu liķieri. Tādi visādi ogļu liķieri bija tie dabiskie, tādi somi tur bija. Neliņu, brūkliņu un dzērviņu. Viņi paņēma brūkliņu. Un mēs tagad visu tā piemalkojam, smuki no glāzītēm, malkojam. Viņai tā patika, jā, viņa ar mums iedzēra. Un mēs tagad visi dzeram. Un viņa saka, meitenes, man tik maz dod tās lomas, man tik ļoti gribas spēlēt. Un mēs to Olga abas divas tās saskatāmies. Bet mēs sakam, Lilitiņ, nu kā jūs tā runājat? Kaut ko jūs neesat savā mūžā nospēlējuši. Ko tā, lai mēs ar Olgu sakam? Jūs esat Šekspīru, Čehovu, Raini. Mēs neko neesam nospēlējuši ar Olgu. Tā, ak tā, jā, meitenes, jā, varbūt taisnība jums, jā, pareizi. Jums ir jāspēlē, viņa teica, jums ir jāspēlē. Nē, jums arī jāspēlē, mums visiem ir jāspēlē. Aktrisei ir jāspēlē, mēs pienācām pie tās lieciena, ka aktrisei ir jāspēlē.